visu varenais, skaņas lai viļņo gaist, dziesmas lai trīc, Tev mūsu ķēniņam slavu mēs pienesam, Tev vienam pateicam tu mūsu rīts. Nāc miesā dzīmis vārds, lai to ir cilvēks kārts, kas Tevi lūdz. Nāc svētī tautu šo caur tālēm kaisīto, tās dienu apgaismots ceļš kā ir grūts. Nāc pie mums svētais nāc, krūtīs lai dedzīgs pārs, ik brīdī mīt, nekas lai nepievis, sirdī lai miers iedzīšķ, dzīvē lai prieku šķīt, Tev slavu viņ. Kungs mūsu valdniek, cik augsti godājams Tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedzas debesu augstumos. Lai teikta svētā trīsvienība un tās nedalāmā vienība, sacīsim pateicību, jo tā ir apžēlojusies par mums. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Āmen. Kad mums ikdienā aizmirstas Jēzus vārdi, kas saka, redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām, mēs esam jūtīgi pret kritieniem. Nekavējoties klāt arī citi sirdsēsti. Tāpēc mēs esam aicināti uz grēksūdzes lūgšanu savās sirdīs, klusumā, lai noliktu visu Dieva priekšā un atraisītos no nastas. Lūgsim. Trīsvienīgais Dievs, kam šodien jau īpaši dodam godu, ilgojas mūs redzēt savējo vidū, kur kalpojam viņa vārdam šajā pasaulē. Kad nožēlojam un lūdzam piedošanu, Dievs neskaitāmos veidos un situācijās pasludina mums absolūtu piedošanu trīsvienīgā Dieva, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no 8. salma. Kungs, tu esi mūsu kungs, cik varens tavs vārds pār visu zemi. Es pielūgšu tavu dižumu, kas sniedzas līdz debesīm. No mazuju un zīdaiņu mutes tu uzcēli cietoksni pret saviem naidniekiem, lai savaldītu pretiniekus un atriebējus. Kad raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, ka tu atceries to un cilvēku bērns, ka tu to glabā. Tu to noliec tik drusku zem dieviem, ar godu un slavu tu to kronē. Liec tam valdīt pār tavu radību. Visu tu noliec tam zem kājām, avis un vēršus, cik vien to ir, un visus lauku zvērus, putnus debesīs un zivis jūrā, kas izlodā jūru takas. Kungs, tu esi mūsu kungs, cik varens tavs vārds pāri visu zemi. Āmen. Otrais lasījums ir no Pāvila 2. vēstules korintiešiem, 13. nodaļas. Un beidzot, brāļi, priecājieties, pilnveidojieties, uzmundriniet cits citu, esiet vienprātīgi, dzīvojiet mierā, un tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums. Sveiciet cits citu ar mīlestības skūpstu. Jūs sveicina arī visi svētie. Kunga Jēzus Kristu žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Āmen, halleluja!
Trīsvienīgā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara tuvums, lai iedvesmo mūs ieklausīties vārdos no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas. Bet viņa 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie, viņu ieraudzījuši, pielūdza viņu, taču daži šaubījās. Jēzus piegājis klāt, tiem sacīja: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Āmen. Trīsvienīgais Dievs nāc un uzrunā mūsu sirdi šai brīdī, tajā patiesībā, ko visu mūžu meklējam. Āmen. Sveiciens Trīsvienības svētkos! Ja pagājušajā svētdienā svinējām pagrūti skaidrojamos vasaras svētkus, tad šodienas Trīsvienības svētki ir kārtīgs cietais rieksts diakonu, mācītāju, prāvestu, bīskapu un arhibīskapu, sprediķotāju un evanģelizētāju centieniem skaidrot šo teoloģisko mistēriju noslēpumu, kas, ir mācāms saprast trīs veidos. Kā radītājs vai tēvs, kā glābējs vai dēls, kā stiprinātājs vai gars. Dievs ir viens un tomēr trīs. Dievs ir šeit un Dievs ir visur. Dievs ir varens un tomēr Dievs ir maigs. Dievs ir taisnīgs un tomēr viņam raksturīga žēlastība. Dievs ir gars un tomēr viņš iemiesojās cilvēkā. Dievs ir Kristus un Kristus ir mūsos. Dievs ir gars un gars pūš, kur vien pats grib. Un tomēr gars mājo mūsu sirdīs. Dievs ir viens un tomēr trīs. Mēs šorīt esam šeit tāpēc, ka Dievs ir, un tāpēc, ka Dievs ir tik brīnišķīgs. Un kā dzirdējām Mateja evaņģēlija vārdos, tāpēc, ka Dievam ir visa vara debesīs un virs zemes. Un mēs šorīt esam šeit arī, lai atgādinātu sev par to, lai dalītos šai vēstī un lai to atzīmētu kopā ar citiem ticīgajiem Dieva priekšā, kāda iemesla dēļ tad Dievs aicina arī mūs darīt par mācekļiem visas tautas. Šodienas valodā runājot, uzvesties, runāt un darboties tā, lai arvien vairāk un vairāk cilvēku nodomātu, man patīk, kā viņi dzīvo, un es arī tā gribu. Jā, gaužām retajam līdz šim tas pa īstam tā izdodas, bet mēs visi cenšamies, es ticu. Patiesība par radīšanu saka, ka tas ir kas daudz vairāk kā acs spēj saskatīt un auss sadzirdēt. Ka mērķis un nolūks ir lielāks nekā tas, ko mēs redzam ap sevi. Un vairāk kā skaidrs, ka Dievs ir un viņš ir brīnišķīgs, bet vēl vairāk iespēju piedzīvot to noslēpumu, ko sauc par Dievu, vairāk iespēju saprast, ko Dievs spēj mums dot, ja vien vēlamies to visu pieņemt un kļūt par viņa mācekļiem, sekojot viņa aicinājumam šī rīta evaņģēlijā. Dievs ir viens un tomēr trīs. Pagājušā nedēļā svinējām Svētā gara izliešanos pār Jēzus sekotājiem. Mēs svinējām to klātbūtni, to spēku, ko mēs visi šeit esam piedzīvojuši, to spēku, to personu, kas piešķir formu visam, ko mēs redzam un dzirdam, visam, ko mēs darām un sakām. Gluži tāpat kā pirms vairākām nedēļām mēs svinējām tā cilvēka augšām celšanos, kurš ir vairāk kā tikai cilvēks, kurš bija apsolījuma bērns, par kuru mūsu sirds un prāts saka, tas bija vairāk kā tikai labs cilvēks, vairāk kā svētais un pat vairāk kā eņģelis, un tomēr viens no mums. Jēzus mūsu skolotājs un vadītājs, mūsu gans un mūsu draugs.
mūsu savējais, Jēzus mūsu kungs un mūsu Dievs, Dievs radītājs, Dievs pestītājs, Dievs mierinātājs. Dievs ir viens un tomēr trīs. Vai tā nav mūsu pieredze? Kad tiek runāts par trīsvienību, teologi tai cenšas atrast visneticamākos salīdzinājumus. H2O, ūdens, ledus un tvaiki, ola, čaumula, baltums un dzeltenums, ārsts, māsiņa, sanitārs un tā tālāk. Bet, ziniet, man likās interesants, pat aprīlī kosmosā palaistā kosmosa kuģa Artemis 2 nolaišanās fenomens. 3 izpletņi kosmonautu kapsulas drošākai piezemēšanās, ja var tā nosaukt nolaišanos okeānā, procedūrai. 3 izpletņi kopā. Kosmosa kapsulas, piemēram, NASA, Oriona kosmosa kuģis un Apollo komanda moduļi izmanto 3 galvenos izpletņus, lai parūpētos par drošu un ērtu nolaišanās ātrumu, kā arī svarīgu rezerves drošību gadījumā, ja viens no izpletņiem, piemēram, nedarbojas. 3 izpletņu sistēmas dizains ir tā ļoti apzināti izstrādāts, līdzsvarojot aerodinamiku, svaru un risku. 1 dzīvību glābjoša rezerves drošība, kosmosa kuģos, kas pārvadā cilvēkus, drošība ir galvenā prioritāte. 3 izpletņi ir konstruēti tā, lai kapsula varētu droši nolaisties pat tad, ja viens no izpletņiem pilnībā neatveras vai atdalās. Otrām kārtām svars un fizika. Lai droši palēninātu lielu un smagu kapsulu ar tikai vienu lielu izpletni kupolam un piekares trosēm, būtu jābūt ievērojami lielākām, biezākām un smagākām. Izmantojot 3 mazākus izpletņus, nepieciešamais konstrukcijas svars kļūst daudz pieņemamāks. Trešām kārtām bez sapīšanās. Izpletņi nesaduras un nesapinas, jo inženieri tos izšauj no kapsulas 3 dažādos virzienos un rūpīgi pielāgo pieskares trošu garumus, lai kupoli attālinātos cits no citu, jeb izretinātos un tomēr būtu tuvu. Vai nav kāda zīmīga līdzība 3 izpletņiem un trīsvienībai? Dievs ir viens un tomēr 3. Dieva jēdziens bez Jēzus nav kristietība. Tā var būt jebkura cita reliģija, jo visās reliģijās būtībā ir Dievs. Kā viņš tiek nosaukts, tā ir cita lieta. Otrkārt, Jēzus bez tēva nesaņem Dieva pestīšanas plāna iemeslu. Svētais gars bez Dieva paliek bez piepildījuma, turpinot kaut kur viegli lidināties visumā, bez uzaicinājuma kļūt par mūsu aizstāvi. Bet mums ir 3, kaut arī 1. Drošība, stabilitāte un līdzsvars. Tā teoloģijā, tā baznīcā, kā tas ir ar kosmosa sistēmu. Tas ir mūsu dzīves pamats, gan lai bez bailēm nolaistos no saviem iedomu augstumiem, gan sakāpinātām emocijām, gan arī pārākuma sajūtām reizēm pār citiem, bet varbūt tieši otrādi, lai noliktu mūs uz zemes, kad esam ielīduši savos baiļu kambaros, traumu pagrabos vai nepiedošanas cietumos. Galu galā, lai pa īstam padarītu par mācekļiem mūs un arī visus tos, kas vēl slēpjas, šaubās, baidās un nevar izdomāt, ko tad īsti domāt. 3 izpletņi – Tēvs, Dēls un Svētais gars sinhroni atveras brīdī, kad mums visvairāk vajadzīgs atkal no jauna nostabilizēties no kritieniem un grīļošanās, no sāpīgiem puniem vai no atduršanās pret skarbu dzīves patiesību. Jā, arī no ievainojumiem, vilšanās un citiem pāri darījumiem, no kā nemaz nav tik viegli atgūties. Tie sāp, tie bieži vien draud nogremdēt tumšākajos dzīves ūdeņos. Visi 3 izpletņi – Dievs, Dēls un Svētais gars tura mūs gaisā tik ilgi, kamēr mūsu piezemēšanās ir droša, stabila un līdzsvarota.
Dievs ir viens un tomēr trīs. Tā mēs šodien sakām, kad apliecinām ticību uz trīsvienīgo Dievu un ar vienu joprojām cenšamies saprast, ko tas nozīmē, ka viens ir trīs un ka tie trīs tomēr ir viens vienīgs. Ne matemātiski, ne pēc fizikas likumiem, pat ne socioloģiski vai statistiski, bet tā, kā mēs to savās dzīvēs sajūtam, droši, stabili un līdzsvaroti. Skaidru pārliecību, ka tieši šai drošajai trīsvienībai ir dota vara debesīs un virs zemes, lai mums būtu dūša iet, darīt par mācekļiem visas tautas, kristījot tās Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā un mācot turēt visu, kas mums ir nodots. Un, protams, arī atcerēties, ka trīsvienīgais Dievs kā tāds drošs, trīskāršs izpletnis ir ar mums ikdienas līdz pat laiku beigām. Priecīgus un apzinātus trīsvienības svētkus jums ikvienam. Āmen. Mēs neesam vieni. Mēs dzīvojam Dieva pasaulē. Mēs ticam Dievam, kas radījis un rada, kas nācis Jēzū, vārds tapis miesa, lai izlīdzinātu un darītu pa jaunu, kas darbojas mūsos un citos caur garu. Mēs ticam Dievam. Mēs esam aicināti būt par baznīcu, līksmoties Dieva klātbūtnē, dzīvot ar cieņu pret radību, mīlēt un kalpot citiem, meklēt taisnību un pretoties ļaunumam, sludināt Jēzu krustā sisto un augšām celto, mūsu tiesnesi un cerību. Dzīvē, nāvē, dzīvē aiz nāves, Dievs ir ar mums. Mēs neesam vieni. Pateicība Dievam. Lūksim Dievu. Gods, slava un pateicība Tev, svētais, trīsvienīgais Dievs, par šo dienu un brīdi, kuru mums esi dāvājis, ka varam lūkšanās Tev tuvu būt un atkal piedzīvot Tavu klātbūtni. Mēs lūdzam Tevi, mīlošais Dievs, iemājo mūsu sirdīs. Šis laiks ir grūts un izaicinošs. Mūsu ikdiena ir jautājumu un neziņas pilna, un mēs bieži nezinām, kur rast atbildes. Nāc un runā ar mums, kad jūtamies bezpalīdzīgi, vāji un nepasargāti, jo Tu teici arī šī rīta evaņģēlijā, ka Tev ir visa vara debesīs un virs zemes. Apslāpē mūsu bailes, kliedē mūsu neziņu, dod mums vēlmi klusumā un mierā satikties ar Tevi.
vēl lielākus tavas mīlestības un atziņas dziļumus apgūt. Mēs nespējam ar savu cilvēcisko prātu izskaidrot vai pierādīt tavu esamību, tavu būtību, bet mēs lūdzam ļauj mums, lai mēs katrs caur sevi piedzīvotu lielāko dāvanu, tevis paša atklāsmi. Varenais Dievs, savieno mūs sevī, lai mēs, tava baznīca, jūtamies kā viens, kaut gan esam tik daudzi un dažādi, lai mēs apzināmies to mīlestības pieredzi un tās ticības saites, kurās tu mūs vienoji, it īpaši tad, kad mūsos dzimst kārdinājums šķelties un dumpoties, strīdēties un nošķirties, vieno mūs. Sargādams turi savu roku pār mūsu bērniem, jaunatni, arī pār visiem laulātajiem, slimajiem, vientuļajiem. Mēs lūdzam par visiem, kas šajā laikā cieš no politiskiem, rasu un reliģiskiem konfliktiem. Palīdzi visiem tiem, kurus savās sirdīs pieminam un nesam tavā priekšā šai brīdī. Dod, mīļais Dievs, lai katrs, kas ir sāpēs un grūtumā, piedzīvo tavu dievišķo pieskārienu un atvieglojumu, kā Ukrainā, tā Palestīnā, Izrēlā un ikvienā valstī, kur valda kara šausmas un iznīcības traģēdija. Mēs lūdzam par mūsu kristīgo baznīcu un ikvienu, kam uzticēts sludināt tavu vārdu. Un pāri visām lietām cel savu valstību mūsu vidū un pildi mūsu sirdis ar gaismu, spēku un dzīvību. Lai tava dievišķā klātbūtne dara mūsu dzīvus un piepilda ar spēku pacelties pāri jebkuriem apstākļiem un šaubām. Brīnišķīgais Dievs, pildi mūs ar savu trīsvienīgo garu, lai vienmēr meklējam stiprinājumu un atbildes tikai un vienīgi tevī, Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Savam Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaida mūs pārgais sods, bet teva mīlestība. Lūk, Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un laikam nav vairs vārāts. Mēs tavu slavu cildinām, un godu liekam vērā. Tu, Dievs, Tēvs, valdi mūžīgi, tavs spēks ir liels bez mērā. Viss notiek, kā tu liec un spien, pie tevis uzticībā iet, kas piedošanas algā. Tu, Dieva Dēls, tu vienīgais, no tevis Tēva dzīve.
ko